Ilziet, skaistulīt man! Nu, saki tikai vienu vārdu, un tev nevajadzēs vairs klejot svešos ļaudīs. Man ir bail. Nu, ko tu? Nu, saki, ko tu vēl gribi? Es jau pati nezinu. Nu... Ilzīt, tu man esi dārgākā pasaulē. Vienmēr tu būsi tāds kā tagad. Vienmēr. Lūk, puiši sauc pa glāzītē iekamp. Bet es esmu te ar tevi. Tici tu man, dārgā? Ticu. Tad jūs lepna? Iesālies! Noderēs jūsu bērniem! Vai vakarā mēs iesim mājās? Nē, bērniņ, mājās mēs vairs neiesim. Kāpēc? Mums vairs nav māju dēliņ. Palūdzu onkuli viņš pieņem. Kādu onkuli? To ar ūsām. Tas nav onkulis, tas ir tavs tēvs. Bet viņš tevi nemīl un tev nevajag viņu mīlēt, dēliņ. Šeit tev maizīt. Ēd. Dod. Apsildīties! Klāt ir, Daugiņkungs! Klāt ir! Labi, ļoti labi. Baļķu suliņu var lādēt augšā uz platformām. Vai tad krāvē jau klāt? Kādi vēl krāvē? Nu, tie, kas lādē vagonus. Tev ir lāčas spēks, runa, ka tikai pa svim var paveikt to, ko tu padarīji viens. Bet vēl tikušas dažas minūtes. Citam palīdzēsiet, un pusops nāks no manas puses. Mūsu mājās gaida nevis ar šņabi, bet maizi, Tauriņkungs. Bet tad nav vienalga, kur jūs nokaujat, platformā vai uz baļķu kaudes. Augšā tik un tā jāveļ. Un bez tam zirgs pieder saimniekam, ne jums. Zirgs tiešām saimnieka, bet tās rokas manas. Maldāties. Zirgs saimnieku un tās rokas arī. Pietiek muldēties. Tevi pustop un pusduti sāles. Atskalēt tā dziesma. Pirmoreiz satiek. Nedzērāju. Es saku nedzērāju. Nē, tas bļaurus. Aizies aiz auss, bolševiku laika Latvijā beigušies. Bet jums iesaka iegaumēt, ka barona laika arī beigušies. Vai tu zini, kur var tikt par tādu valodu? Nav grūti uzminēt. Kas tu? Labāk piekāpties, dēlī. Nē, lai sunu saprot, no kā atkarīgs. Varbūt, kā tā taps rāmāks. Nu, par šo saldījumu tu man samaksāsi pilnām, razvainieki! No. Ilzīt atbrauc. Nu? Un nav viens bērns līdz. Kur viņi ir? Guļ.
kādu varoni audzinājusi. Ir kādas viņam? Acis? Nezinu. Droši vien zilas tāpat kā Ivara. Liekas, atbraukuši uz ilgu laiku. Ēd viens pats, mēs jau paēdām. Ilzīt. Jāni. Brālīs. Nu, Ilzi. Es arī gulēšu. Nu, labi. Tā vienmēr es kādam esmu par nastu. Man tu nekad neesi bijusi un nebūsi par nastu. Kāda maize būs? Tāda dalīsimies. Nu? Bet tagad pēc tik grūta ceļa jāatpūšas. Ej gulēt. Ko tu? Guli tur. Bet tu? Man vēl jāpakavējas, jāpalasa šī grāmata. Redzi? Senie sapņi. Jā. Un tu lasīsi šo romānu par mīlestību un ciešanām? Skatas to bildītes. Redzi? Ah. Jāni. Bet paskaties te. Buržuaziskā valsts, kā konstatē Engels, neatmirst, bet to iznīcina proletariāts revolūcijā. Jāni. Jā, valsts un revolūcija. Bet par to taču cietums un spaidu darbi. Jā, bet vai tu zini, kas to ir uzrakstījis? Nē. Ļeņins. Jāni, brālītis audzīs sevi. Tikai nevienam ne vārda par to. Kas tur? Nekas guli. Arī Olgai? Nepušplēsta vārda. Arat? Jā? Kas viņš tāds? No kurienes? Kādēļ ieradies mūsu pagastā? Kas? Nu, kā viņš sauc? Līdums? Jā, es pieņēmu viņu darbā pirms 3 gadiem, un par to nesūdzos. Kārtīgs kalps un centīgs strādā, bet sirdī viņam neesmu ieskatījies. Vajag tikai tieši sirdī vajag. Citādi viņi nodibinās mums vēl padomju varu. Vai jūs gribat padomju varu? Jūs esat jūtas. Tur jau ir tā lieta. Jauki, dodiet man olīšu. Kurš? Tas nav jums domāts, Tauriņkungs. Te olīšu. Vai jūs runājat par Jānu Līdumu? Jā, par to, ko jūs man ziņojāt. Te ir jāatrod nopietnas iemesls. Bet jūs pamatīgi pameklējiet, gan atradīsiet. Nu. Māmiņ, skaties kāda zābatī, jauni. No, paldies Dievam, vecie nav novalkās, bet Jānis jau pērk jaunus. Dod, Aivar, es tos paglabāšu. Noderēs nākamgad. Te ir manas zābaciņas. Māmiņ, te ir viņa zābaciņas. Es nesaprotu. Vai tu tos nopirki? Neaugi Jānis nopirka, bet viņš tos uzdāvināja Arturam. Es atrunāju, bet tu jau Jāni pazīsti. Kā lai nepazīst? Te katrs sapēkļu dēļ sities vai nost. Paši savai mutei kumos atrauj. Bet viņš pērk tādas dāvanas. Labi. Atdod man, puisi. Nedošu, te ir mani. Atdod. Dod, Aivar. Ģērbies. Kāpēc? Brauksim. Kur? Nezinu. Bet Aivar, Paliks mājās pie māmiņas. māmiņa, re, viņi brauc prom. Ņem. Es tev dāvinu. Un tas būs tev. Paldies. Uz kurien tu? Laiks doties ceļā. Pārnakšņojām un paldies par to. Es gan tu lepni, Ilzi. Tev jau ne vārda nevar pateikt. Katra māte ir lepna. Bet kopā dzīvot mums būs grūti. Te arī bez mums nav saldi. Nolādētā nabadzība. Es taču arī esmu māte. Šie māmiņ. Piedod man, Ilzi. Neraudi, Olga. Neraud, māmiņ. Tagad vairs neņemšu. Ņem. Neņem. Tu kaut Jāni sagaidi. Kāpēc? Tā būs labāk. Māmiņ, kur viņi iet?
Kā šīs mantiņas gadījās uz bērniem pirms salmiem? Nu, tad jums labāk jāzina. Nē, tās ir krievu lietiņas. Bet provokācija jūsu. Tu, šmurgu, tu! Aivar! Aizvest viņu! Tēti, tēti! Turies, Aivar, turies! Jāni! Jāni! Viņa vietīs kapā, Jāni! Par mani tu nebēdais, visu izcietīšu. Ko tu esi ar mums izdarījis, Jāni? Olga, istabā tu saušēsi. Aizvest no viņiem tēti! Domā par mūsu Aivaru mīļā. Nu, tu atcerējies par mūsu bērnu, kur tu biji agrāk. Vienmēr esmu gribējis uz labu. Nē, tu par mums nedomāji, tu tikai par citiem domāji. Visiem gribēju labu, Olga. Aizvest no Olga, viņiem mīļā, par tēti! visām tavām ciešanām, par visām tavām asarām. Es tevi vēl vairāk mīlēšu. Jāni, tēti! Ej, tu nostalgi, Olga! Jāni! Uz turieni! Māmiņ, nevajag neklapot tā, māmiņ. Sveiki. Kas jūs esat? Jūs mani nepazīstat, bet tas nav svarīgi. Esmu jūsu vīra biedrs. Mana vīra vairs nav. Jā, viņu arestēja. Tādēļ arī atnācu, kaut gan tas bīstami. Ko jums vēl no manis vajag? Nezaudējiet dušu. Jūsu vīra biedri jums palīdzēs. Es atnesu jums mazliet naudas. Lūk te, ņemiet. Nekā es no jums neņemšu. Pietiek jau, ka Jānis ir aiz restēm. Gribat arī man tur iegrūst, bet jums neizdosies. Aivar, Ko? šeit ņem. Neņem. Jūs mani nesaprotat. Jūsu vīra draugi grib jums palīdzēt. Nevajag man jūsu palīdzības. Ejiet prom. Un tā ir revolucionāra sieva. Kudu? Nu, kā iet, saimniek? Man slim. Dzirdēju. Tātad pirmais pagrieziens pa labi. Pa labi. Pateicos. Kas tas tā? Garām gājējis. Prasīja, kā lai nokļūst līdz stacijai. Ai, cik mitrs. Cik te ir mitrs. Sals. Stiprāk nekā laukā. Ko? Jā. Nē, izputēs manas mājas. Galīgi izputēs. Žagari izbeigušies. Bet nav kas aiziet uz mežu. Jā, tam komunistam vajadzēs ilgi sēdēt. Bet saproti, man vajadzīgs strādnieks. Velts pamats. Aivar, padod solu. Bet strādnieks, kā tu pati zini, prasīs, kur dzīvot. Tiesa, ka tu esi tagad savārgusi. Bet nekas, kādu nedēļu es varēšu vēl pagaidīt. Tu apskaties, padomā, varbūt atradīs kaut kur kaktiņu. Pasaulē, kā saka, netrūkst labu cilvēku. Jā, jūs jau esat labais ķikrējuši kungs. Tikai nevajag man jūsu labsirdības. Šodien pat es aiziešu. Nu, kā zini? Neaiziet, māmiņ! Tu, komunists. Šodien, tad šodien, jo labāk. Šoreiz prece runā pats par sevi. Nu, puisīt, kāp augšā. Es nezinu, kā tev, bet man viņš patīk. Nu, cik te puisīt gadu? 5,5. Bet kā tevi sauc, tu droši vien nezini. Zinu. Nezini. Zinu. Nu kā? Aivars. Aivars?
Aivar! Kas viņš ir un no kurienes? Pilnīgs vārenis, māte mirusi, tēvs pazudis bez vēsts. Druģi. Un šoreiz skaidra patiesība. Nesakojiet man. Iztiksim bez jums. Duļ! Elvīra, Kur tava mamma, Aivar? Māmiņa nomira. Un paps kur? Kur paps? Nezinu, Ah. nezinu. Bet varbūt viņa tēvs ir slims vai žūpa? Vai vēl jaunāk? Klaidos, jeb kaut kāds arestants? ne viens, ne otrs. Viņam nemaz nav tēva. Jādomā, grēcīgs mīlestības auglis. Toties nekādu radinieku un nevienam nebūs nekādu pretenziju. Erna, ņemam. Ņemam. Atkārto, kā tev sauc? Aivars! Braucam! Bet uzvārds? Tautiņš! Nebraucam. Tauriņš! Tauriņš, tauriņš, tauriņš! Tauriņš! Viņš taču vēl bērns, Reini. Tagad ir pats īstais laiks viņam to visu ieskaidrot. Ejam! Nu, ejam! Riņķī, griez, stiep! Nu, ej viens, nu! Riņķī, griez, stiep! Ejam. Pa kungu modei. Kā tevi sauc? Aivars! Uzvārds? Tauriņš! Kopā? Aivars Tauriņš! Ilzi! Ko tu zini par Olgu un Aivaru? Kaut gan par Olgu var arī nestāstīt. Jā, izmeklēšanas tiesnesis pasteidzat iepriecināt. Viņa apprecējusies ar kādu budzi. Jāni! Ko tu runā? Tas nav tiesa, tevi krāpuši! Krāpuši? Kur tad ir Olga? Saki, Jēl, kur ir Olga? Viņa ir mirusi! Mirusi. Bet Aivars, mans Aivars pie tevis. Nu, kur tad viņš ir? Bāriņu trupē viņa devuši svešiem cilvēkiem. Kādiem cilvēkiem? Tu zini, kas tie tādi? Nezinu, mīļais. Pirms 3 dienām biju tur. Redzēju neapkoptu Olgas kapu. Aizgāju uz pagasta valdi, gribēju dabūt zināt par Aivaru, bet darbinieks atteicās atbildēt. Kāpēc? beidziet sarunas, atlikus 1 minūte. Pēc adoptēšanas noteikumiem darbiniekam nav tiesības teikt, kur Aivars aizvest. Mēs esam zaudējuši visas tiesības uz bērnu. Biju pie advokāta, viņš saka to pašu. Atlikusi pusminūte. Nu runā, taču runā, saka ātrāk, ko mums tagad darīt, Jāni! Tu nekā nepanāksi. Varbūt kādreiz es pats, kad tikšu laukā no cietuma. Es padomāšu, Ilze. Apmākšos ar biedriem. Satikšanās laiks, beidziet! Uz redzēšanos, Ilze! Pasveicināt!
Vai te dzīvo veļas mazgātā Ilis līduma? Te vai jums daudz veļas? Pagaidām viena kārta. Nu, dodiet to. Lūdzu. Nu ko, novecojis? Ai, Jāni! Laidi, tev jau 100 gadu. Nav tiesa, 40. Bet pavisam balts. Sieviešiem, kā teica, tas patīkot. Kādas tev bija acis? Toties, kādas tagad uzsver. Jā, taisni kā profesors. Es jau arī esmu profesors. Cietuma zinībās. Un revolucionārē pagrīz darbā. Kā tu dzīvo? Ko es? Veļas mazgātāju un viss. Un tagad izņemot policiju, laikam nevienas tev ne pie sienas. Un pat policija reiz gadā pa svētkiem. Pirms 1. maija, kad jāliek cietumā. Par kādiem tad grēkiem? Protams, par taviem. Žēl, bet es domāju, ka par taviem. Vai tev prāt, Jāni? Esmu māte, man ir dēls, man jānopelna maizes kumos. Jā, vai tu ēdīsi? Protams. Protams, mūsu darbā brālis, cits rada gabals, ik viens. Arī Arturs nekā nezina. Pat nenojauši. Te nu jūs iekritāt, biedre Marta. Tu visu zini? Jā. Es savā laikā Olgai būtu atklājis visu mūsu cīņas jēgu. Varbūt viņa neizietu bojā un kļūtu tāda pati kā tu. Bet es nedrošinājos un nekas sev to nepiedošu. Nē, neprast. Es Arturam šo ceļu nerādīšu. Arturs ir vienīgais, kas man dzīvē atlicis. Es sevi nežēloju, netaupu, lai tikai viņš mācītos un kļūtu par cilvēku. Un bez tam es esmu māte. Tieši tāpēc, ka esi māte. Viņš. Artur! Ko tad tu iedomājies? Ka tas ir mans tēvs. Vai tad es viņu būtu laidus iekšā? Nu tad iepazīsimies. Arturs Līdums. Jānis Līdums. Tēvocis. Laid vaļā zēnu, tu taču esi lācis, bet viņš ir bērns. Netraucē māmu. Nekas. Jā, vai es esmu novecojis, vai tu tik ļoti taudi? Kā viens tautis. Labi būtu tādu atrast, Aivar. Kas tas? Aizsargi. Būdžu banda. Aizsargi, kas kājas pēc, ulmanim un dievam pēc, ulmanim un dievam pēc. Jā. Vācijā Hitlers, bet te mums gatava ulmani. Nepamieru vēstu dziesma, tā ir mūsu kara dziesma, tā ir mūsu kara dziesma. Jā, mamut, vari man apsveikt? Par ko dēļiņ? Nobeidzi skolu. Kā gada vidū? Mūsu puikām gadās arī tā. Izslēdza. Kas? Viņam nebūs žēl, ka man atliks daudz brīva laika. Ej. Ulmanim un dievam der, kas par smukiem puisiem man vēl izmazgāta Marta. Jā. Tapadrapapapapa, tapadrapapapapa. Par ko te izslēdz? Viņa tā runāja par manu māti. Nē, tēvots pat tevis to nevar izstāstīt. Un kāda tu aizstāvēji? Tādēļ šiem tā, ka pat furnu uztūka. Bet uztūkums pāries un viss aizmirsīs. Bet viņiem es nekad to neaizmirsīšu. Jā, nu sēdīs. Dzirdu skaļi draudam. Nekas tēvots, drīz dzirdēsim par maniem darbiem. Te dzīvi redzu, bet cik stingra apņēmība. Lūk, mana roka. Jā? Ko? Pārāk skaļi stāsts, bet tādās lietās lieka uzmanību nenāk par ļaunu. Jā. Vairāk kolāviem, vēl vairāk kolāviem. Tālāk vairs nevar. Ko? Pārsprāgs ulmaņa lepenā dziesmā. Jā. Ar ko varu pakalpot? Esmu pazaudējis dēlu. Bet kāds tam sakars ar mani? Man zināms, ka pirms 12 gadiem mans dēls te nodots audzināšanās 3 cilvēkiem. Kas jūs tāds esat? Un kas ir jūsu bijušais dēls? Mani sauc Jānu Līdumu. Bet dēla Aivaru Līdumu. Agrāk. Bet tagad? Taisni to es gribētu no jums uzzināt.
Kāpēc tieši no manis? Ļaudis runā, Druķkungs, ka jūs esat piedalījies bāriņu izsolē. Atļaujiet jautāt, kur jūs pats toreiz bijāt? Cietumā. Nu, redzat, cietumā. Un cik ilgi? 12 gadu. Nu, redzat, 12. Jūsu bijušajam dēlam tagad jau cits uzvārds un cits tēvs. Kas? Tā lai es to zinu, un ja arī zinātu, tad nesteigtu. Kā tā? Kāpēc? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka esmu valsts ierēdnis un pēc likuma man nav tiesību sniegt šādas izziņas. Bet bez tam jūs taču esat arī cilvēks. Nē, esmu tikai darbvedis. Bet ja jums būtu nolaupīts visdārgākais dzīvē? Neviens nekā jums nav nolaupījis. Pats pazaudējāt un nav vērts tagad meklēt. Nē, es apstaigāšu visu novadu, izstaigāšu visu Latviju. Un ja tikai viņš dzīves atradīšu. Es jums zābakus neesmu pircis, staigājiet, cik jums patīk. Šūka. Nu, netik strauji. Tagad mums ir tāds aizstāvis, kā vēl nekad. Skič! Lūk! Tauriņa kungs, sveicināti. Sveicināti. Ko jūs te gaidāt? Tēlu? Ko? Jā. Lūk, kas viņš man brašs puisis, ha? Paldies, esmu jums ļoti pateicīgs. Nekas, man arī tāds pats dēls kā jūs. Nezinu tikai, kur viņš. Nu? Tēvs, Aivar, dēlī. Tā, jūs esat arestēts. Ei! Kas tas? Kur? Acīm redzot, vēl viens sarkanais puciņš. Nu nekās, ilgi nelidināsies pa mūsu zēmī. Ei, nu! Panāc! Aha! Jā! Ņem mantas! Šis ir mūsu jaunais kalps. Māte mazgā veļu, vecvadā mēslus, bet arī skolā gājis. Ielūk, Aivar, nesāc ar viņu runāties, tu esi saimnieks, viņam jājūt bijība par tevi. Jā, starp citu, vai tu zini, kam tu ir līdzās? Ha? Pašam purvai pagas vecākajam. Apsveic tevi, tēvs. Jā, Aivar, esmu to godam nopelnījis. Būtu tu man redzējis 15. maijā Rīgā, kad mēs ar ieročiem rokās izcīnījām sev varu. Atskārs Ulmanis paspieda man roku. Lūk šo. Un iedeva ordeni. Pareizi. Apsveic tevi arī ar apbalvojumu. Mūsu zirgs. Raugi, Aivar, tu esi dāvinu. Ar lai tā bična ar blakus vāģi. Par to tu jau sen sapņoji. Paldies, tēt, lustini gan tu mani. Kāpēc ne? Tu esi mans tēvs un mantinieks. Tu tikai turies, tēt. No, parādi savu mākslu. Mierā? Vai mūsu klūcu? Bet ko tad arī darāt, Tauriņkungs? Mierā! Cik reizes ir lūdzu ar labu? Bet, kad ar labu neizrāds, tad nolēmāt ar varu.
Izpostīt manas dzirnavas sadomājāt. Nolādēties cūku, kurš jau sakāpts līdz kaklam. Jā, raža ar katru gadu mazāk un mazāk. Mazāka. Nepabūs neaizsties, ka noslīgs ar visiem bērniem. Kam par mitru, lai uzmeklēja sausāku vietu? Tauriņa kungs, apā gulēt var arī purvā, bet dzīvot vajag uz zemes. Tavs dambis aizprost aiz upi, ūdens ceļas jau iet pāri krastiem un aplūdina mūsu laukus. Ja tu kaut par pēdu nolaistu dzirnezeru, jau tad varētu vieglāk elpot. Nu ko, ja gribat tikt vaļā no purva, uzceliet manu ūdensdzirnavu vietā, tvaigas dzirnavas un samaksājiet par savēšanas laivu 1000 latu mēnesī. Citādi neesam ar mieru. Tu, Reini Tauriņ, bija vēl puika, kad es šais dzirnavās tapu neredzīgs. Manu acu priekšā tās būvēja tavs tēvs. Zinu gan, mūsu darbs viņam nebija visai dārgs. Ja par dārgu nepērciet, es neuzbāžos. Ja vēlreiz noķeršu jūs te pie dambja, vainojiet paši sevi. Aiva, jā. Ejam. Es jums rādīšu un nelieši! Ar mīlēm jūs man dārstu slaizīsiet! Kas tu stāvi? Un tu ar virviem dabūt? Es? Ko tu? Es sūdzēšos policijai! Tu! Es sūdzēšos policijai! Kāpēc jūs neturieties pretī? Skrāpēt vajadzēja. Nu tad ko? Kur jūs dzīvojat? Tur surmos pie lielā purva. Zinu. Vai surums saimnieks ir jūs tēvs? Jā, bet saimnieks nav mana māsa. Pamāt! Jauna un skaista? Ko jūs? Vecs ar kārpus degunu. Mūsu māmiņa gan bija skaista, bet viņa vienmēr klepoja un nomirst. Tā mēs palikām ar brāli 2 vien. Ar to formas drēbēs, to meškungu? Labs brālīts, ko teici? Nē, tas, kas aizbēg, bija Bruno. Man pusbrālis no tēva pirmās laulības. Tas vēl ir Žanis. Tas mans īstais brālis. Tā. Jums nav mātes, bet es nekad neesmu redzējis savu tēvu. Liktenis mums gandrīz vienās. Nu ko? Mani sauc par Arturu Līdu. Bet es esmu Anna. Anna pats. Redzēšanos Anna paceple un nenokar galvas. Paldies. Vai! Līduma kungs! Līduma kungs! Jums patīk puķi! Kungs! Atradusi gan kungu! Es taču esmu kalts un uznosim tā. Nesaki jūs, bet saki tu. Bet par puķiem paldies. Un paturi prātā Anna. Ar dzīvi jācīnās. Neviens to nekā nedāvinās, ja pati necīnīsies. Drosmi, neatlaidību un vienmēr galvu augstā. Opa! Jūs man pazīstat? Jā, jūs esat man saimnieks dēls. Nu. Atskaužu jūs. Mani? Kā izglābāt tādu meiteni? Viņa ir bāranīte. Pacepļa meita. Anna? Tā ir viņa. Rikāri kļuvusi, bet es viņu pazinu lūk tādu. Māziņu nav astartraibu viņiem. Skaista meita. Viņus patīk vēžot. Nezinu, nekad neesmu mēģinājis. Tad lūkā, rītis pēdienu jums to jāstrādā. Nu, tēvs ar māti visu dienu būs Rīgā. Ja gribat, tad tiksimies pie upīs. Nu. Anna! Anna! Kas te notika? Kāpēc tu klusi, Anna? Esmu slīdu. Re! Dzirdēju, jūs mācāties vidusskolā, kurā klasē? Izmetā! Nepabeidz 3. Ko domājat darīt tālāk, iestāties universitātē? Šaubos vai iznāks? Nebūs pa kabatai, bet jūs? Ko es? Man būs jāpliek urgās, jāmācās saimniekot. Saimnieks! Vai jums patīk būt par saimnieku? Kas taču dzīvē jādara? Vai jums būtu paticis? Ja saimnieks labi izturas par saviem strādniekiem, samaksā visu, ko tie ar savu darbu nopelna un krietni barotos,
Kas gan tur slikts? Pasaulē nav tāda saimnieka, kas samaksātu strādniekam visu, cik tas savu darbu nopelnījis. Tikai viens pat drusku vairāk, otrs mazāk, bet lauz tiesa viņi visi patur sev. Bet kādai grupai pieskaidāt manu tēvu? Runājiet droši, par mūsu sarunu neviens nedabūs zināt. Jūsu tēvu? Jūsu tēvs jāpieskaita visplēsīgākajai grupai. Kāpēc? Es zinu, ka vairāk tauriņu dzimts paudžu strādājuši svaigs sviedros, kamēr šajās mājās radies tas, ko mēs redzam šodien. Tiesa, ar cilvēku sviedriem iegūs un radīts, bet pievāk taisnokās, kas vismazāk nopulējušās. Jūs esat prasījis kaut ko par politekonomiju? Par ko? Par politekonomiju. Nu, es redzu, jums tas nebūs saprotams. Bet lieliski jūs varat tikāt galā ar šiem puišeļiem. Lēņas! Jūs laikam nodarbojaties sports, kā jūs tikāt pie tādiem bicepsiem. Galvenokārt ar darbu, bet jūsu biceps nav mazāk par manējiem. Vai neieties? Vai gribat, es jūs nolikšu uz pleciem? Nu! Jūs esat uzvarēts! Pagaidām! Vēl ne! Bet jūs taču guļat zemē, atzīstaties? Jā, bet es atkal esmu kājās! Bet tas taču pret noteikumiem! Iespējams! Bet īstā cīņā uzvar nevis tas, kurš otru nogāz zemē, bet gan tas, kurš spēj piecelties un gūt galīgo uzvaru. Nu, tas ir no citas operas. Jā, no citas. Aizvedu māti uz ķeberiem, noņēmu viņai pašu dārgāko istabu. Tad viņi droši vien jau valties visādās vannās kā baronese. Bet mēs Aivar abi esam palikuši kā vecpuiši. Vai nav tiesa? Atcerošo jums, ko visur Rīgu izmeklējos. Bet patīk. Paldies, tēv. Jā, tā būs tava. Paskatīt, kas par darbu. Un kā vēl? Nu, pag, pieturi maz brīdī. Lūk, tur uz tā koka. Otrais darbs no augšas. Redzi? 2 vārni. Vēro kreiso. Droši vien trāpīšu labajai. Vecis nešauj peļami. Ko? Vai redzi? Mācies ar tu, Aivar. Mūsu ģimene visi vīrieši bijuši labi šāvēji. Tu nedrīkst būt izņēmums. Ņem uz grauda lauku otro zaru. Es pacentīšos, tēv. No! Kas tev ir? Par ko tu domā? Tāpat vien. Jā? Man pēkšņi ienāca prātā, cik naudas gadā ienes mūsu māju. Laikam lielu summu. Pamatīgu. Ar 4 nulēm jāraksta. Tātad tu un māte 2 saņemat tikpat daudz, cik viss mūsu kalponis kopā. Protams, kas tur slikts? Bet vai tas pareizi, tēv? Protams, pareizi. Tie ir mūsu likmīgie procenti par ieguldīto kapitālu. Bet kā radās šis kapitāls? Reiz taču tā nebija. Tur! Paklausies, Evar, kur tu sagrabcīsies muļķības? Tāpat vien nejauši ienāca prātā. Nu! Kur tu steidzies, tēv? Jāizrokšana drusku kājas. Daudz nostāvies, noslinkojas salī. Nu! Ienes istabā čemodānu, Aivar. Es jums samaksāju par visu sezonu. Na, saņemiet. Un tūlīt aiziet uz manām mājām. Dāvana man nevajag. Ņemu tikai to, ko esmu nopelnījis. Jau uz karstām pēdām jūs neaizvāksaties. Es ziņošu policijai, ka jūs nodarbojaties ar komunistisko aģitāciju prom. Un pamēģiniet tikai kādreiz vēl tuvoties manam dēlam, jaukt viņam galvu. Es jūs cietumā sapūdēšu. Nu? Iesēdināšu. Bet nesapūdēsiet. Kāpēc tu viņu padzini? Ir klusu. Tu telvis, ar ko tu runā. Vēl es esmu saimnieks.
Puiķeli! Varbūt puiķelis un nebūtu Nelies. Tu klusu! Ja tu man citīsies, aiziešu uz visiem laikiem. Pareizi, Aivar, pareizi. Neļauj nevienam sevi apvainot. Vašpuisis! Es jau tikai gribēju pārliecināties, vai es jau pieaudzis vai vēl bērns. Kurp tu? Pavizināties! Ko jums vajag? Jūs esat pārliecināts, ka manas vainas dēļ jūs izzina no mājām, bet tas nav tiesa, es tevam nekad neesmu teicis. Tad jūsu tēvs ir gaišreģis? Esmu vainīgs, bet tikai netīši. Sarunāt tēvu uzstādīt dažs neapdomāts jautājums. Ko jums vajag? Ja jums līdz vajadzēs kādu palīdzību, ja pakalpojumu, esmu gatavs darīt visu, lai izpirktu netīšo vainu. Ceru, ka man nebūs vajadzības pēc jūsu pakalpojumiem. Nu ko? Es pateicu viss, kas man bija sakāms, vairs neuzbāzīšos. Es gribu godīgi pelnīt sev maizi, nopērties šo gleznu. Maksā tikai 2 latus. Nu labi, kundze, kaut vai tikai 1 latu. Nerūpēties, es pats nogādāšu to mājās. Otrais pārvalda mašana līnija, Francija briesmā, Liela jūras stāja pie Norvēģijas krastiem. Genils ziņot! Palīdziet inteliģentai bezdarbnieku ģimenei. Vai mana pana vakarkleita ar balto rozi pie krūtīm jau gatava? Nē, kundze, vēlreiz jāpielaiko. Lūdzu, kundze. Negribam vakar. Sveiki! Vēl kas? Šo saini aiznesīs uz metālrūpnīcu, šos 2 saiņus nodosi savai mātei. Vecenītei būs vieglāk iekļūt saldumu fabrīkā. Kas tas vēl? Maskēšanās, Kas esi tu, Artur? labs skursteņslaucis, Ko tev vajag? lapiņas, Kas tevi atsauc? sirdsapziņa. Nejoko. Vai tu zini, kas par to draudu dēliņu? Zinu, tas pats, kas pie manis. Nesaprotu, tu taču strādāji uz laukiem. Izmeta. Atkal izmet. Kurā tu esi apsities? Tevī, māmut. Jau pārbaudīju. Jā, Ņem. Tikai pielūko dēļ. Pielūko saudzēs sevi. te var nebūt par ļaunu to apdomāt. CK uzsaukums. Otro gadu par Eiropu trako imperialistiskā kara liesmas. Ar uguni un zobenu sagrauta Polija. Fašistiskās Vācijas karaspēks pārvērtis Polijas galvaspilsētu Varšavu par trupu un brumešu kausi. Tādu pašu likteni ārprātīgais vācu pīlars gatavo arī mūsu mazajai zemei. Smieklīgi ir cerēt, ka karš paies Latvijai secen. Mūsu valsts atrodas krustelēs. Faktiski Ulmanis jau sen pārdevis mūsu Latviju Hitleram kā izdevīgu kara placdarmu. Viņi tur, otra topka. Aizmājis! Palīdz! Šais dienās, kad izšķirās... Policija un aizsargi! Rīkojieties! Policija un aizsargi! Prasiet no valdības! Policija un
aizsargi, pazūdi. Rakstiet no valdības, lai tā griežas pēc draudzīgas palīdzības pie mūsu varenā kaimiņa Padomju Savienības. Mēs ticam, ka padomeks nepametīs mūs vienus pārbaudījumu brīžos, neļaus tumsoņiem sabradāt vaļā mūsu zemi. Ieročiem! Izklīstiet! Citādi šausim! Apskaties un pareiķini! Ja vari visus apšaut, gāz vaļā! Eļu! Citādi es par savējiem negalvoju. Skaitu līdz 3. 1, 2, to ceļu! To ceļu uzrauga kungam un viņa suņu varam! Lai mācās prom! Nu, pagaidi, savā autu dabūsi, pagaidi tik. Pagaidīšu, un katrā ziņā dabūšu, gan redzēsi. Tad parunāsim, un zini kā? Noteikti parunāsim, un zinu kā. Bet tagad taisieties prom ātrāk, tāpēc, ka jūs par savējiem negalvojat, bet es par savējiem galvoju. No! Tautas pacietības mērs ir pilns. Tauta nespēj vairs gaidīt, un viņai nav jāgaida. Prasiet, lai mūsu dzimtenes teritorijā ienāk regulārais padomju karaspēks. Tikai ar sava miermīlīgā kaimiņa Padomju Savienības palīdzību Latvija saglabās savu nacionālo un kultūras neatkarību. Uz ielām biedri! Cik jūs pret vienu ar lielu gabariem ar bloku celšiet, bet cilvēku priekšā droši vien bail! Sarkan kaustu plīvo, un tautas beidzot brīvas kļūst. Jums kritušiem, lai mūžam slāvā, mēs dzīvie ejam atriep jūs. Jums kritušiem, lai mūžam slāvā, mēs dzīvie ejam atriep jūs. Bet Redzu, tu priecājies, ka esi nokļuvis šeit. Kā ne? Ļeņins teica, ka revolucionāram cietums ir universitāte un skola. Nu, vienu skolas izmet, tik otrā. Arturs? Esmu dzirdējis, esmu. Biedrs Ulufs. Meitene. Tā? Nu, ne, taču tur tā skaistā meitene. Šitā? Nu, kur tad ir viskaistākā? Es zinu. Nu.
Lūk tā! Pareizi, ņem un ej, nu! Nav gaisa, nav gaisa, nav gaisa! Anna! 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 Nu mums neviens vairs neko nepārmetīs. Annai tāds pats kleit kā citām. Nē, tēta Anton, mēs neko nezaudēsim. Es jau zinu, kam to pārdot. Mums duelis brauks! Tas svēts nav galā, bet tu jau viņš ir pliku! Kāpēc aiz mums posās? Ha? Jā. Kāpēc? Tu taču neesi nekāds būtis paceplis. Nekā tomēr saimnieks! Likvidīda tu esi, tikai lielīm gaļi turklāt. No, Pāzmīra! Nu tak pa! Anna! Sovieti! Sovieti! Чего это? 17 лет, вот. Ага, причисление как взрослых, совершеннолетие. Вовремя прибыли! Поздравляю вас и желаю хорошей и правильной жизни, девушка. Анна. Анна Пацеплин. Ага, понятно. Kas par skandālu? Vai jūs redzat, ko tas Anģis dara? Tagad sarkanais straips būs pāri visai mūsu ģimenei. Tā, tūdaļ tavs Anģis tā būs man padziedāt. Kādēļ gan man jāuzcina tāda dieva asums un radība? Sirdi ķēr! Bet uz vietas projām tā sarkanās puķe! Nē, tādi tev raport nelaidīšai kājām! Neizturēt viņas kaut! Ko tu bļaus? Bet kur? Es tev neļaušu nodriskāt šo! Ko tu Anģi tādu? Ak, tu sarkanā! Vai gribat? Es jūs aizvedīšu ar motociklu. Nē, neko jūs tauriņu, kungs. Ļoti žēl. Kāpēc žēl? Vai te jums kaut ko visināt?
un dokumentus, kas varētu kompromitēt mūsu ļaudis, iznīcināt. Nakti sadedzinājām pēdējos papīrus, bet galvenā kartoteka atrodas Rīgā. Gribas cerēt, ka arī tur nav snaudu. Labdien, kungi! Kas jūs esat? Un ko jums te vajag? Kas jums atļāva ienākt? Tauta atļāva. Lai jums būtu skaidrs, ar ko darīšana, iepazīsimies. Tas ir Ulups, jaunais prefekts, ieročus, bet te jaunieceltā pilsētas vecākā, Ilze Līduma. Kā tad? Esam pazīstami. Cik gadu mazgāja mums vēļu? Jā, bet jūs man domājat, esat sētnieks vai kurnieks? Uz kādu vietu jūs te pretendējat? Esmu mežstrādnieks, kalps, Latvijas komunistiskās boļšeku partijas centrālās komitejas pārstāvis un šās zvejas mazgātājs brālis, Jānis Līdums. Burbonus, Valoā un Romanovus zinu, bet par Līdumiem dzirdu pirmo reizi. Burboņi! Un jūs līdz ar viņiem esat tāla pagātne, bet tāda kā Līdumi ir jaunās vēstures sākums. Tātad vai nu gribat, vai negribat, bet jums vajadzēs pakļauties šai dinastijai. Lūdzu. Lūdzu, lūdzu. Vai redzat, cik daudz sabraukuši no visu pagasta? Nu, mēs viņiem tūlīt parādīsim komjaunatni. Tik līdz iesilpšos. Pareizi. Sitiet logus visās pusēs. Nu, aiziet. Es zinu, kas to izdarīja! Tas ir Bruno! Palīdziet! Vienu kamionieši, iesim atpakaļ, tik un tā viņi mums sabuls neizjauks. Ejam! Pagaidi, Anna, man ar tevi ir jāsaka. Man arī jāsaka. Saki, ko man tagad dara? Kas notiks? Jūtu, ka mana vieta komjaunatnē. Mājās man noēdīs bez strauks ries no rīta līdz vakaram, sevišķi Bruno. Ja varētu tā... Kā? Paklusām, lai neviens nekā nezina. Nevar. Mīļā, Anna, ja tu beidzot vēries kļūt par brīvu cilvēku, tev vienreiz tik un tā būs jāiztur šī cīņa ar savu ģimeni. Man nebūtu labāk saskaities tūlīt. Bet es tev labprāt došu savu ieteikumu. Paldies par to, tu domā, tā būs labāk. Jā, Anna, tagad tev nav no kā bīties. Es nevienam neļaušu tev darīt pāri, mīļā. Ko tu dari, Ārtur, ka taču ļaudis? Nu, bet kāpēc gan lai es kaunos ļaužu? Es taču skūpstu savu māsu. Anna Paceple? Mana pusmāsa. Antons Paceplis ir ne tikai viņas, bet arī mans tēvs. Tātad arī Žanis ir tavs brālis? Nu, protams. Kā nesaprot? Un Bruno arī? Diemžēl arī Bruno. Līdz vakardienai es pats to vēl nezināju. Ak, Dievs, vai tas var būt? Jā, Anna. Kad es par tevi sāku stāstīt mātei, viņa pēkšņi ieraudājās un pirmo reizi minēja mana tēva vārdu. Tomēr es mīlu tevi, Anna, un mīlēšu vienmēr. Atkal nokavēji. Aha. Nu? Suns zina, ko izēdis. Kas noticis? Tev esi dūšīga. Pastāst tēlam, kas noticis. Ha? Tev bail. Tu klusē. Varbūt tu neklusēsi, Žan. Neklusēšu. Tikai to šķīvi neplēst. Te. Ai! Ko tas viss nozīmē? Anna iestājusies komjaunatnē. Vai, Anģi, kropu no lādētā, vai tas taisnība, ko Bruno saka? Jā, šodien viņi iestājās komjaunatnē, rīt partijā, bet pēc tam kolhozā. Vai patiešām tu esi sākus draudzēties ar komunistiem? Jā, tēvs, es iestājos komjaunatnē. Nu, kā bez tavas ziņas bērnu var darīt tādas lietas, Anton? Meitiņ, Nu, kamēr nav par vēlu, ej un raksties laukā. Tu nesaproti mani? no komjaunatnes es laukā nestāšos, tēvs. Tas taču par traku. Nu, kas tev atļauj to darīt? Komjaunatnes statūtos nav teiks, ka iestājoties vajadzīgi vecāku atļauju. Es taču iestājos ne jūs, un jums nav iemesls uztraukties. Aha.
Nē, tā to nevar atstāt. Tev jāizlieto sava tēva vara, Anton. Tie ir tie pirmie ziediņi. Pagaidiet, kad Aņģis kādu gadiņu pamācīsies komunistu gudrības. Tad jūs redzēsiet velnu. Šeit. Neaiztic, vai tēvs! Es tevi lūdzu atcīties, tēvs! Es to nepacietīšu! Neaizbēgsi! Saņem, ko es spēlējusi! Drīkst aiztikt man vārcu, tu svešā bāba! Anton, kā? Ko tu nesmīvi ķērs? Viņš tu tev netīvās cūka! Paklausies, tēvs! Ja tu tai bābai arī turpmāk ļaus svaļus, tad dzīvo ar viņu viens savos cūrumos! Bet vai jūs viņam ļaus savīt, Anton? Ja es saku izbeigt ārdiekšos, tas nozīmē izbeigt! Kurš te izsaimiet? Tu! Tas esat jūs, Taurīnkungs! Kur ir Anna? Tauriņš! Anķi! Neraizējieties, Tauriņkungs, viņa vēl mājās. Paveicē jau noglabātas viņas mantiņas, lai aizlaistos pa kluso pusi, pēc no manis neko nenoslēpsi. Ļoti labi, dodiet viņu tur! Man nav daudz laika runāt! Ei! Tauriņkungs! Anķi, nāc laukā! Tev kāvali ir atnākuši pakaļ! Tauriņkungs varbūt pažēlosiet viņu, viņa vēl ir muļķa! Nekas, tur viņa ātri padarīs gudrāku! Arā! Naskā! Posties! Ants līdz! Priekšu! Tikai nedomā beigt! Tēvs! Tauriņkungs, jūs redzat, mēs viņai neļāvām beigt! Ko tu gribi slēpt, kam jaunieti? Neklausieties viņā, Tauriņkungs! Teiku, Anton, nejauties pa vidu, lai viņa pats atbild par savām nekrietībām. Mēs abi jau neesam komjaunatnē ierakstījuši. Mēs viņai tūlīt parādīsim komjaunatnē. Kāp! Kāp, zirgā! Kāp! Latvieši pārcēlušies pāri Daugavai, šonad būs jau klāt. Lūk, kā tev ierocis un bet projām no šejienes. Glāb savu dzīvību. Es nekā nesaprotu, Tauriņkungs. Kādreiz sapratīsi, jā. Aizsargni arī Bruno, paliec dzīka. Nu, mēs viņai parādīsim komjaunatnē. Te nu jums ir heil. Uztverts nozieguma vietā pie raidītāja. Noturējumus par savējiem un pasilīts slādā, biedra līdums. Līdums? Daudz gan gadās ceļā man šo līdumu. Tev es redzu pirmo reizi. Toties ar kādu citu līdumu man jau sen bijušas darīšanas. Ar kādu? Ar Jāni līdumu, kurš ilgus gadus sēdēja cietumā. Vai tu neesi viņa radinieks? Radinieks? Tad lūk, ņem vērā. Ja tu mani nošausi, viņš par to nebūs visai pateicīgs. Jo tad nekad neuzzinās, kur atrodas viņa dēls. Aivars. Aivars Tauriņš. Ai! Mēle paspruka. Tad lūk, kur jūs esat viņu noslēpuši. Sēdies uz motocikla. Noņem jau beidzot šīs lentas. Un brauc māju. Kur? Uz Surmiem? Nē! Uzmeklē Aivaru Tauriņu. Tu taču viņu pazīsti. Kā lai nepazīst? Saimnieku dēliņš. Tur jau ir tā lieta, ka tas nav taisnība. Jā. Uzmeklē viņu žari. Un nodod šo vēstuli. Tikai viņam pašam. Tieši rokā. Tiks izdarīt. Atļaujiet iet, bet komandieri. Pasteigties.
Sveiks, Aivar! Sveiks, dēliņ! Ko, nepazini? Aizpacis, apauts ar vārdu, man nekās kļūst atkal skaisti. Nekās, mūsu laiciņā atgriezušies. Tev vajadzēja stāties viena soda grupas priekšgalā, un tas, kas pelnījis nāvi, lai saņem to bez liekām ceremonijām. Kurp tu, Aivar? Nāc! Uz mežu pēc paslēptās šautenes. Tu taču pats teici, ka tagad tā būs vajadzīga. Kādēļ vilcināties? Pareizi, Aivar. Tādās lietās nav ko vilcināties. Šie tagad joši pa ceļiem un sakām, ka iztrenkātas žurkas. Ierots tev jālaiž darba jau šodien. O tā. Pietiek raudāt. Redzi, esmu sveiks un vesels. Reini! Skatājieties uz nelaimi, Reini! Nu, kas tad vēl? Nu, Žigli! Mums vairs nav dēla. Apmierinies, es tikko, ka viņu redzēju. Viņš vairs nav mūsu dēls, Reini. Tu sprukusi! Dienā ar motociklu atbrauca plikadīnas Macepļa dēls Žanis un atvada Aivaram vēstuli. Kādu vēstuli? Te tā ir. Es to izņēmu no Aivara svara kabata. Mīļo brālēn, tavu īsto tēvu kalpu Jāna līdumu pēc Buģa Reņa Tauriņa denunciācijas iesēdināja cietumā uz 12 gadiem. Tava īstā māte pēc tam nomira, bet tevi adoptēja tas pats cilvēks, kas padarīja tevi par bāreni. Bet tavs tēvs palika dzīvs. Viņš ir drosmīgs cīnītājs par tautas laimi. Tev, Jāņa līduma dēlam, nav ko darīt urgās. Dodies projām, Aivar, no šās Buģu ligzdas. Dodies pie savā īstā tēva, Artūrs Līdums. Reini! Reini! Reini, atjēdzies! Nav man vairs dēla Aivara Tauriņa, arī viņam nebūs dēla Aivara Līduma. Reini! Aivar! 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 Romir! Aivar! 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 Atpakaļ atgriezies! Izgāja sveikā. Aivar! Māmiņ pie tevis saulijas mames traucos, zinu sirds gaidās tev trīs. Šeit prievzemē palīdz man māmuļas daudzas, pie tevis lai nokļūstu drīz. Šeit prievzemē palīdz man māmuļas daudzas, pie tevis lai nokļūstu drīz. Kūp kā tava vāri,
Šī dziesma ir kā vēstuli uz mājām. Sagrada mājās, tālās ar mani te brauc. Un liekas, ka māmiņa blakus man stājās, ka kaujās atūguņos lauks. Un liekas, ka māmiņa blakus man stājās, ka kaujās atūguņos lauks. Krievija plašāja doties var tāli, iemīlīt visu te sīk. Šie bērni man liekas, vismīļākie brāļi, tiem bērniem, kas Latvijā mīl. Šie bērni man liekas, vismīļākie brāļi, tiem bērniem, kas Latvijā mīl. Gaišajā zemē, kur staigāt nesāku, pirmajiem solīšiem mēs. Ar kareivja soļiem no atpakaļ nāku, lai laimīgu un brīvību mēs. Ar kareivja soļiem no atpakaļ nāku, lai laimīgu un brīvību mēs. Anna, lūdzu, Pēter leitnants, ne jums! Anna! Anna! Es tūlīt meitenes. Labdien, Anna! Labdien! Nepazīstat ar vecus kaimiņus? Aivars Tauriņš. Es? Jūs arī te. Kā redzat, vai tas tik neticami? Es domāju, ka jūs palikt pie vāciešiem. Jūs vecāks taču neevakuējāt. Tauriņi? Jā. Nu, protams, ne. Viņam pat prātā nevar ienākt, ka es tādēļ kopā ar sarkano armiju. Bet kāda man daļa ar viņiem? Jums tik maz drūs, ko domā jūsu vecāks. Bet jūs? Vai jūs daudz domājat par savu brāli, Bruno? Un tas bez šaubām tagad palīdz vāciešiem. Es labu galvu viņš neņem. Tāpat kā man tauču tēvs. Tauču tēvs? Kā? Nesmu pārklausījis. Nē, nekad neesmu bijis Reņa Tauriņa tēvs. Nu, ko jūs tiešām? Jā, viņš man tikai adoptēja bērnībā. Bet jau pirmajās kara dienās uzzināja, ka mans īstais tēvs ir dzīvs un aizgāja no mājām. Sakiet, Aivar. Nu. Kas toreiz notika Sūrumos? Sūrumos? Jā, Sūrumos. Kāpēc jūs glābāt man dzīvību? To līdz šim laikam nespēju saprast. Labi, Anna. Norunāsim tā. Kādreiz pēc kara, brīnišķīgā vasaras vakarā, es pats jums izstāstīšu. Gan to, gan arī to, kāpēc iestājos sarkanajā armijā. Ar mieru. Ko var jau pagaidīt? Bet vai jūs zināt, kas ir jūsu tēvs, kur viņš dzīvo, vai esat viņu saticis? Sveicināti! Jūs laikam esat tas virsnieks, kas šodien ieradies mūsu daļā. Vārds leitnants Aivars Tauriņš! Atļaujieties! Lūdzu. Kaut ko šo puisi esmu jau agrāk redzējis. Nu, traki pazīstams tie. Biedrs pulkvedis, viņu pazīst jau ļoti sen. Jā, brašs puisis. Var redzēt, kaujas virsnieks. Ja? Biedrs pulkvedis. Biedrs pulkvedis klausās. Šis cilvēks izglāba man dzīvību. Nu, ko tas izskatās pēc viņa? Ne, biedrs pulkvedis, nevis šeit pamtē, bet jau tur mājās, vāciešiem iebrūkot. Bet man zinām, viņš pazīstamā Budža Tauriņa dēls. Budža dēls? Tātad jums ir iemesls viņam neuzticēt. Nē, es ticu viņam, biedrs pulkvedis. Bet es nesaprotu, kādēļ viņš to toreiz dara. Ko tas? Glāba man dzīvību. Kas ir jauns? Un nu pat viņš man stāstīja, ka Tauriņš nav viņa tēvs. Man nav neko jauna. Un atkal es nekā nesaprotu. Jā, nu iesim parunāt. Klausos. Biedri Tauriņi, sēdieties. Biedri Tauriņi, mums nāca zināms, ka jūsu vecāki ir Budži. Tad tas taisnība. Tas reizē ir un nav taisnība. Sēdieties. Jūs runājiet, Mīklās? Nu ko, sagatavojieties uz garu, dīvainu stāstu. Nu. Man nav viegli iežēlināt. Bet viņam stāstot, es tikko valdīju asaras. Kur tad viņš ir? Zini? Nu? Ienāc steidzīgs uzdevums ieņemt augstieni 221. Nopietna operācija. Tie labi derēt brīvprātīgo triecienu grupā. Bet komandieris tev ir? Laipiniet leitnantu Tauriņu! Valku!
Leitnants Tauriņš, pie pulkveda! Karojs pie Maskavas, pieredzējis virsnieks un pats pieteicies. Pieder gvardas pulkvedi! Gvardas leitnants Tauriņš pēc jūsu pavēles ieradies! Jā, ienāciet. Lūk, šeit pulkvedi mēs runājam par jums. Tikai ņemiet vērā. Šo augstieni ne tikai ar cepuriem, bet arī ar granātām nenomētāsiet. Saprot, ar urā vien nekā nepadarīs. Jūs ticaties man, ieņemšu. Gatavojieties. Rīta augsmā jābūt izies pozīcijās. Nu, bet operācijas sīkumus precizēsim. Vēlu sekme. Atļausiet iet? Ejiet. Tagad māte tevi redzētu. Nu, redzat, kāds man dēls? Gribat? Var iepazīstināt. Uzvarā! Jā, bet man tevi jābēdina. Kritis? Saki tieši. Nē, es viņu redzēju pats. Ceru, ka dzīvos. Kāds ļāvis ienākt bez pieteikšanās? Piedodiet, Pieder pulkvedi. Uz redzēšanos, draugi! Kas gan tu izmīksi, velna purvs? Nu jau drīz vien. Kas? Labdien. Nepazīstat mani tēvos Nē. valdes. Nā, kusties, kusties! Oi! Vai tu neesi? Anna Patsakle. Pats! Vai tu dzīva? Domāju gan. Tad jūs tik mājās, tur jau tevi sen apglabājuši. Skrienu. Kas tur? Labdien, tēt! Vai, tā esi tu? Nāca brīnums! Tu paskaties, vēl smukāka nekā priekš kāra ordeņi, medaļi, zīmītes. Labi, jau labi, es viņai dot. Pareizos vaigas gaiss nepaēdīsi.
Nē, tas jau nav Aņķi. Jā, Aņķi, jums vajadzētu pameklēt kaut ko citur, bet es palūkšu atcerēties manu īsto vārdu. Vai tu rekurēsi sapus, tad jau tu neesi to negribēji? Hai, kā vēl ēdīšu. Pareizi, tas neder viesim. Vai braši zēns tur bija? Kur? Kā, kur? Frontē? Kāda vēl? Daudziem tu tur izamdzierējies. Ko? Kā jūs drīkstu tā domāt par mani? Ja? Kas? Kas tas? Nekas sevišķs, es tikai prasīju, vai viņai tur daudz brūdgānu bija. Pēc šitā frontes treilere domā man nobaidīt ar saviem medaļiem. Es nevaidos no zaudātas brūdēm! Žani! Anna! Ko ir nu gan spēks? Bet par to zaudāt brūds tā rāmāk. Var vēl tiesā nonākt Lavija. Ejam, man! Akurāt kā vārstas no viens mīklu cepti. Nu reiz es savā istabā. Iekārt. Žani? Ja. Kā tev liekas, Žani? Ko? Vai tēvs nav notrepījies okupācijas laikā? Nu, tā viņš pa slimu dzīvoja kā apus salā. Bet tu? Es? Partizānos bija. Bet ko dar, Bruno? Sametās uz vienu roku ar okupantiem. To dabū izzināt partizāni. Un pasādi. Partizāni? Ja gribi te dzīvot, te ķeries pie ūdens un slotas dienas, gan esi klīdusi baltām rokām pa pasauli apkārt. Oi! Tagad tu kurināsi plīķi, vai sagādāsi žagarus, augsti govis, ļausi sienu, tīrīsi krāsnis, kurksen un mēsas no kūs, paliekaidamē dzīvoti kādā trailerē. Vai! Liekaid, manuprāt, es nekad neesmu bijusi un arī nebūšu. Lavija, tikai tev vairs nebūs darīšana ar to nobaidīto meitenīti, kas te dzīvoja agrāk. Es negribēju steigties ar šo saruku. Turmos jārodas citām attiecībām un citai kārtībai. Redzi, kaut kas degums sacēlusi. Man nav grūti tīrīt mēslus, lausīt purksteni, vai, teiksim, aizmūrēt krāsnī plaisu. Bet es negribu atņemt tev, tēvs, tavu darbu. Ak, tu sienaste! Skaudvēli! Pieminēks man uz grožus! Ak, tā? Jā, vai drīkst? Ai! Kauriņ, kungs, maldāties! Vai tad tu nezini, ka viņš tādi līdumi kungs? Un arī ne kungs. Nu jā, Piedrs. Jā. Anna! Jā? Labdien, Anna! Labdien, Aivara, tu vēl esi te? Nē, tikai šodien atbrauc. Un uz ilgu laiku. Pavisam, noscināt čūsku purvu. Gribat izpirkt savu tēvu grēkus. Jums taču ir labi zināms, ka Taurīši nav mans tēvs. Ak tā? Bet kāpēc jūs neatteicāties no viņa toreiz, kad viņam negāja tik plāns kā tagad? Anna, es pacentīšos tevi satikt vakarā. Kā jūs drīkstējāt zoboties ar viņu? Atkal drīkstat! Ko tu te komandierē kā ierakumos? Anton, atgādini viņai beidzot, kas šeit mājās ir saimnieks. Jūs esat mežons un zvērs. Atļausiet, vienu smēķi. Ko jūs? Nav pa prātām. Tu taču pats aģitēji par kolhozu. Tagad visai mantai jābūt kopīgai. Stulbeņi tā! Skatieties tagad man, skatieties. Piedrim! Ārstē viņš stūkai nav biedri! Lūdzu, es tev tā maukšu, ka māte tevi nepazīst. Ar daudz smejies, reizāk raudēt, lai mokti! Piedrim! Te tev nav nekādu biedru! Vēlo! Es esam viņas biedri! Pareizi, biedri! Zinām tādu biedri! Kas ir mūs, kas ir jūs ar mūs! Liekam pamutilām! Jāsmējās pārsipņi valdīšos par mums! Jā! Savas mājas izputinājuši! Tagad ķers pie mūsējām! Laviņa! Bet es esmu saimnieks Turmos! Jā, un es! Atradies saimnieks! Pudelīs dibenā tavs mājas! Tā ir mana vaina! Viņai tur nav nekāds daļs! Iet klusām, Tom, kas runā, tas lai arī dabū! Komandēt ieradusi! Bet cik sen kā ganī govis! Māja! Jā! Tāpēc, ka ganīju govis. Tāpēc, ka mana slimā māte nomiestišais dūksīs no smagā darba. Tāpēc, ka buču dēliņi viņu rokļējuši un irgājās par mani. Varbūt, ka tieši tāpēc man uzticēja būt par parkodzi mūsu pagastā. Taču neesi tu vāri, kas kliedz. Un tie nav tavi vārdi, Jāni. Iesmērējuši jums rīkus ar pašproto, nu jūs bļaujat čikreiša vārdus. Kāpēc man?
Kad esmu to sacījis? Un tauriņa. Tas var būt. Bet es tieši klusu. Man ir liecinieki. Vai es tieši klusu? Nemiet lasiet. Kas tas? Lasiet zīmīti tikreiz. Vai tas ir man? Lūdzu. Mēris, gatavais mēris. Nu, uzklausies, nolādētā. Skaļāk, lasiet priekšā visai tautai. Kas rakstīja, tas arī lai lasa. Man nav nekāda daļa. Mūts. Es sūdzēšos. Kas tad tas ir? Es labprātīgi nodevu liekās koks, zirgu, un vēl nav labi ko. Arī jūs var savaldīt. Ne ar jums beidzās padomju vārā, madām. Lūkāt, es šodien saņēmu vēstuli biedri. Uzklausies nolādētā, pazūdi no šejienes. Laiku mēs tev dodam pāris dienu, pēc tam, lai tevis te vairs nebūtu. Ja nepildīsi mūsu pāvu, neprot pareizi rakstīt, pāveli, tu saņemsi savu sodu. Sarkanais gailis staigās pa māju jumtiem, bet tevi gaida lode vai cilpa, purva saimnieki. Vai dzirdējāt, ko raksta šie purva saimnieki? Bet kas gan viņu bīstas? Mēs tam sapulcējušies, lai darītu galu purviem. Tūlīt uzprisināsim puķa tauriņa dambis, lai uz laikiem iznīktu pat atmiņas par to. Kāpēc tu visu laiku smies, Anna? Tādēļ jau nē, smējos pats par sevi. Redzi, gatavojos uzstāties un izdomāju svinīgu runu. Lūk, skaistie vārdi. Un tomēr, Anna, dzīvē gadās brīži, kad gribas runāt skaisti. Gadās. Atceries, vēl toreiz frontē, es tev apsolīju pēc kara pastāstīt. Vienu no iemesliem, kāpēc tu iestājies sarkanajā armijā. Jā. Ja gribi, es tev tagad pateikšu. Anna. Kas tas? Droši vien mednieks. Anna! Anniņa! Anna! Kā es tevi mīlu, ja tu zināt, kā es mīlu tevi! Ļaudī! Tauri ir ar kāzām. Paskat, kāds kļuvis Aivars, kā izaudzis ar ūsām. Huzārs! Mūts, traktorists, kolektīvists. Viesīga tēva kaunies. Skaidrs, es jau esmu viensētnieks. Tā tikai pielūko, ka nenogulda iestāšanos kolhozā. Ar kolhoziem viņam Latvijā nekas neiznāks. Te nav sāģu. Latvietis pieredz saimniekot katrs pa sevi. Jā, vai tā tavā dziesmu grāmatā rakstīts? Dziesmu grāmata liec mierā, plika dīda. Lai ir to vēlūdījās tik daudzi. Kad tu izbeigsi to varizēsku? Ko? Varizēsku? Kas tas ir tāds? Kas šos vai saprot? Viņi jau tagad gudrāk par vecākiem. Kur tas tavs inženieris ar čemodānu aizskrēja? Šķirti mūsu ceļā. Gribēja padarīt sev tev apzinīgu? Jā, olamāt visu. Pat zirgiem jāsmīst, vai ne? Tu tikai tur ausis vaļā, pats nemanīs, ka būs kolhozā iekšā. Tīra manta. Ieķersim. Nu ko, tas nav grēks. Pats pestītājs dzēra vīnu un pacienāja savus mācekļus. Padomā, miesīgi bērni māca tēvu uz tādām nekantībām. Bet ļaudis runā ko citu. Ko? It kā tava Anna visus sazinusi kolhozā, bet tev neļauj. Jā. Lai tie svešie izput, lai tik tev māja paliktu vesela. Tas nav ties. Viņa lietas pats kubināja, bet es pats neesmu gājējis. Jā, es zinu. Bet vai tas ir slikti, ja ļaudis pasaka patiesību no otra gala?
Raukuti aģitātori. Anna, Jā, viss familija. es negribu viņus satikt. Šit. Iegaumē, Anton, tu esi brīvs pilsonis. Ar spiešanu tevi neviens nepiespiedīs. Likums un vara tavā pusē. Tur ir. Kluso. Vai drīkstam? Labdien, tēvs! Vēls neko ne. Tu labāk saki, kas tas tāds parīzeiskums? Kas? Parīzeiskums. Droši vien var izdeviskums. O! Jā. Tas ir tas, ko tu pašlaik dari, tēvs. Ak, tā! Dievs, kas būtu vismaz apjautājies, kā mana veselība, tēvs. Nu, par to jau mēs katru dienu lūdzam Dievu. Redzi, Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas, un tu jau esi sākus staigāt pa sētām aģitēdama. Jā, interesanti zināt, vai jūs suņus un kaķus ar apvienosiet? Man no katras dortas pa pārim. Kas jau tu iestāstīs, tēvs, vai tikai nav tavs draugs cik reizi? Pats neesmu muļķis. Jūtu viens un tas pats suns rei mūs abus. Pietaupi savu gudrību, meitiņu. Vecumdienās iztikšu bez taviem padomiem. Nu, kā gribi? Bet mēs atnācām parunāt par novadsgrāvi. Skaidrs, viena suga. Tā vecais taurīši, tā jaunais. Abi ķeras pie svešas zemes. Caur jūsu pļavām ir visīsākais ceļš no Šūska purva uz upi. Es vēl neesmu kolhozā, bet jūs jau bojājat man mantu. Par ko jūs runājat? Par galdu. Joka plēsēji. Caur manām pļavām. Ar kādām tiesībām jums bāža degunu manā zemē? Kas jums atļauj vilkt to grāvi manā gruntē? Nē, es sūdzēšos ablakātā. Advokātā. Es nodošu tiesai, iešu līdz pašai Maskavai, bet savu taisnību es dabūšu. Bet no šā grāvja labums būs pirmām kārtām jūsu zemē. Katrs prātīgs cilvēks teikt paldies, ka viņam palīdz nostiprināt pļavus un slapjos tīrumu. Izžūs viss purvs, Dievs dos, ka nepaliks slapti arī mūsu zem. Tu man esi kā zālamans. Pirmā sieva, Meldarulīna. Jā, nomira viņa, nomira visas tavas cerības. 10 zirgu un 200 purvietu uz zemes. Nu, un tā būtu es būtu skatu, bet tagad kā nekā vidējais zemnieks. Tas ir ko vērts. Es jau saku, tev veicas vienmēr, bet tagad tev jābūt mūsu aizstāvim, Anton. Otrā sieva, Kristīne. Zelts ir zelta roka. Bet pati plika kā baznīcas žurka. Toties ar kādiem bērniem tevi aplaimojusi. Kur tad viņi ir tie bērni? Ak, būtu man tādi bērni, es esmu pagastu valdītu. Lavīze, lai viņai debesu valstība. Kaut ķiele kapā nomierinājusies. Jā, viņa aizņēmas visvairāk lapas pušu tavā dzīvē. Tu esi svēts vīsan. Liec tu viņam ierķiķi reizi. Tagad man pat viņas trūkst. Esmu palicis viens kā vecums. Tu neproti dzīvot, Anton. Bet dzīve jāsāk no gala. Skat, visnelaimīgākā izrādījās par vislaimīgāko. Aprinda izpildu komitejas priekšsēdētāja. Joki vai? Bet kas viņa bija? Antona Pacepļa mīļākā, un viss. Jā, bet kas toreiz varēja iedomāties? Kas toreiz zināja tādu vārdu izpildu komiteja? Toties tagad tu to zini? Skaists meitietis bija. Interesanti, kāda tagad ir viņa? Ilze. Anton? Te nu mēs atkal tiekamies, Ilzīt. Bet man bija bail, ka tu man nepatīsi. Kas tev vajadzīgs, Pacepli? Vai neesi sajaucis adresi? Nē, adresi man iedeva pareizi. Tūdai atrada. Ilgi esi man meklējis. Nu, kas tev vajadzīgs? Ir darīšana. Darīšana, sēdies. Ļaudis runā, Ilzīt. Veca mīlestība nerūsot. Tu taču nebūs atnācis precībās, Pacepli. Gudriniece! Taisni vērsi vai dragiem. Tā tad atkal līga vaini. Atkal, Ilzīt. Un tagad jau tavs uz mūžu. Dieva un cilvēku priekšā bildinu tevi. Un ja nu tagad tas tā pieklājas, iesim uz Zaksu. Diezgan mūsu dēlam mētāties pa pasauli kā bārenim. Pazīstams pulksteni.
Nē, es aizmirsus. Skaties, pats sudrabs pa šo laiku apsūbējis, bet tu vēl ar vienu līgavainis. Nu, protams, un paskaties, ko es tev atnesu. Nu, vai tirgu tādu dabūsi? Mēs vēl padzīvosim labas dienas. Antons pacepis? Tas esmu dēliņ. Kas viņam vajadzīgs mūsu mājām? Lūk, par šķiņķi un kubliņu, kas tur iekšā? Sviestiņš. Un kubliņu sviesta, viņš grib mūs abus nopirkt, Artūru, un gaida vēl atbildi. Jā. Jūsu preci sastāvējusies, dārgais tēvs. Nokavējieties par gadsimta ceturkšņu. Tā kā pats saprotat, šef te neiznāks. Kā neiznāks? Kas noticis? Kas noticis? Pasauc Annu! Pasauc Annu! Šeit, tēvs, šeit! Bērni! Bērni, kādu dzīvi es esmu nodzīvojis! Un viss par velti! Esmu vecs, nevienam vairs nevajag! Neraudi, tēvs, dzirdi! Citādi arī es sākšu raudāt! Bērni, dariet ar mani kaut ko, dariet! Tālāk es vairs tā dzīvot nespēju. Lai rīkoja visa tevi rīko, viena darba sargātāja rīko. Viena darba sargātāja rīko. Kurvi nodraugoti rīko, Tāļa auga Jāņu zāle rīko. Šeit dejotājs atcerās savas jaunības dienas. Šonakt jābūt modriem. Pie manis ieradās kāds bandīts, kam apnicis dzīvot mežā. Viņš nodeva automatu 4 rokas granātas un pastāstīja, ka banda šajā naktī gatavojas uzbrukt jūsu kolhozam. Varbūt izbeigt visu. Nē, svētki nav jāpārstāv. Pareizi. Jāsau nos, aktīvisti, visi, līdz pēdējiem pareizi, un vainavus uz viņu kapiem, lai liek. Nu, ir laiks. Mēs esam ievainoti! Tiešām beigas. No manis pusiņ tu neizsproksti. Ko? Tas esi tu? Tu mans kaimiņš? Pažēlu, ka tu mani, Anton! Tu man kodi uz puru dzīvi. Tad tagad temp! Rīt savu purvu! Lien kā čulska! Šet tev! Šet tev! Apcietiniet! Apcietiniet! Rīt savu purvu! Tauriņš, ko jūs te meklējat? Tevi meklēju. Man nav kur palikt. Palīdzi, neliedz nakts mājas. Jūs labi zināt, kāpēc jums nav kur palikt. Viņi atņēmuši man visu. Man vairs nav ne mājas, ne ģimenes. Kā zvēram jāslēpjas pa mežiem. Nevajadzēja kļūt par zvēru, tad nebūtu jāslēpjas. Un tā runā tu, kam tik daudz labi esmu darījis. Es tev izvilku no mēsliem izsko, lai padarītu par cilvēku. Palīdzi! Jūs sakropļojat mani jaunību, es jūs ienīstu Reini Tauriņu. Bet tu taču arī biji tauriņš. Beidzot nometu jūs netīro vārdu un atguvu to, kas man piederēja kopš dzimšanas. Es esmu līdums, Saivars līdums un neļaušu jums to šajienas aiziet. Nu, šoreiz es nekļūdīšos. Starp vienīga dēļ. Pasauc ļaudis, tēt! Neaivaraisie tu, man ar viņu vēl jāparunā. Ilgi esmu gaidījušos sarunu. Redzi, Reini Tauriņu,
Tu atņēmi man dēlu, tu viņu baroji, audzināji, bet viņš tomēr atgriezās pie manis. Nu, lādētās asins! Un atkal tu, Reini, tauriņu maldies. Viņš ir mans dēls ne tikai pēc asinīm. Lielā ideja, kurai esmu veltījis visu savu dzīvi, atdeva man dēlu. Un ne jau tu vienguliši saistīts, Reini, tauriņu. Tā ir tava šķira, kas būs sakauta mums pie kājām. Un jums nekad vairs nebūs bērnu, nebūs jaunu būšu tauriņu pēcnācēju. Viss jaunais un augošais piestāja pie mūsu krasta, komunisma krasta.